Dana atdod Jurčikam pieprasīto naudas summu. Aivars satiekas ar Lidiju, lai parunātu par iespējamām Ievas un Edija attiecībām. Feliks liek Jevgeņijai vingrot, lai uzlabotu fizisko formu. Viesnīcā ierodas Zenta un cenšas noskaidrot pēdējos jaunumus. Edijs pasaka Feliksam, ka viņa plānos neietilpst attiecības ar Ievu. Jurčiks un Edijs sakaujas. Izbeidz savu! Liec viņam mierā! Ko tu nepalīdzi? Man šķietik! Tu nesaprati kaut ko, kas no tevis galvā! Nesaprati! Ne, nu tu arī malacis. Ja tu noklausies pie durvīm, nu varēji vismaz mobilniku izslēgt. Kā es varēju zināt, ka man kāds piezvanīs? Nu jā, vēl mazliet es būtu uzzinājusi. Ko tu man moči? It kā es būtu pie tā visu vainīgs. It kā es to šurks tur būtu taisījis. Tu redzēji, kāda viņa palika? Nu ko? Kāpēc vajadzēja teikt, kā Edijs viņu vairs negrib? Ak, nu labāk, lai pasapņo, protams, nekā nebija. Paraudās, paskums, aizmirstīts to kretīnu visu laikam. Tev Ievas vispār nav žēl, ja? Zin ko? Aizsūta jāzums, lai parunājas, lai nomierina dačurku. Zini ko? Tu tagad dari tāpat, kā Aivars. A, tu taču teici, ka viņa skumst? Varbūt viņai pati var nolēmt, ar kuru tikties, ar kuru nē. A, vienos nedrīkst. Rusalska, tu tikmēr uz velotranažieru mazliet iesildies, ja? Un pēc tam 20 presītes. Jā. Un atspiedienus. Jā, es sacensībām gatavojos. Klaus savu trenerim uz vārda. Signe, čau. Es gribēju tev parunāt, jo man te galīgi traki. Es neko vairs nesaprotu ar Ediju. Jā. Sīkais nav visu nakti gulējis. Nu, jā, es redzēju Gunāru. Viņš arī izskatījās galīgi samiegojies. Nu, labi, tu turieties. Čau. Jāzup, liec to striņšināmo nost. Kāpēc? Es kādam traucēju? Augūt man traucēja. Tev tagad pie Ievas jāiet. Viņa mani sauca, ja? Par ko mēs te visu laiku runājam? Nu, paklau, vai vienmēr jāsauc? Pats neko nevari? Karoče, viņa tagad savā istabā skumst. Nopietni? Tā kā aizēja uzlabo viņa garīgo. Par ko viņa skumst? Par ko? Kas ir? Aizēja, noskaidro. Nu, labi. Nē, bet tā nevar. Tāpēc, ka, es nevaru iespērties vienkārši tāpat un sākt runāt. Nu, pastāstīsim mēs par ko? Par Eģiku. Jā, man jau tā likās. Man jau likās, viņš ar to māsu, vai ne? Ne tikai par to. Par ko tad vēl? Aizēja. Noskaidro. Nē, tas nav godīgi, Feliks. Mēs vienā pusē karojam. Nu, ka, ja tu kaut ko zini, izstāsti man arī. Edi, celi! Edi! Kas notika? Kur viņš palika? Viņš tur. Kur? Viņš laikam ir beigts. Vai ne? Karoči,
Eģiks bija atšāpojis uz viesnīcu un ķipa pārpratumu pēc. Ja? A finālā šis man paziņo, ka arī viņam viss šlos. Saproti? Mēs ar Ženku mēģinām noskaidrot, kas par štēlēm. Bet šis nekuļējās. Lūps tāds maita māslas. Viņam šitā meitene iedod tādas vēl tas cerības, vienkārši viņam pieveļ viņu. Es viņu karburātu tūlīt uztaisīšu. Kā tāds? Vot šito tu atstāja manā ziņā. A tu aizšāpu pie Ievas un nomierini meiteni, ko? Nē, nevar tagad jau uzreiz tā ņemt runāt. Viņi negrib nevienu redzēt. Vēlāk bišķi noskaidrosies, nomierināsies. Es parunāšu ar viņu, jā? Jā, vēlāk, jā. Nu, vēlāk viņa aizskies pie cita. Bēdas pasūdzēt. Labi, tad es pirms aiznesīšu Giču un tad jau... Paga. Giču es pats pasargāšu. Labi. Jā? Sargi no viņā nav. Zini ko, ja bratan dočurka teiks par tevi. Nu, vienu sliktu lietu. Ot šitās dziesmīs tu man dzīdās citā vietā. Feliks, nu tu tā... Razgavorčikim marš! Bļāviens, kā tas varēja notikt? Viņš ir beigts. Tu viņu pagrūdi, viņš atcitās pret galdu. Kā? Es? Bet kā, nu ko tad te, ko es izdarīju? Nē, tu neesi vainīgs. Nē, tu man aizstāvēji. Kas viņš tāds ir? Es nezinu, es vienkārši sēdēju kabinetā. Tu nezini, no kurienes tad viņš uzradās? Es nezinu, kur viņš uzradās, es tiešām nezinu, es viņu nepazīstu. Viņš kaut ko teica, viņš... Nē, viņš vienkārši man metās virsū. Ieviņā? Jā. Drīkst? Jā. Tu viena? Kā, tu garlaicīgi nav? Nē, es tikko ar Signi runāju. Kā viņai? Ko? Auklē mazo. Sīkais nav gulējis visu nakti, ne par ko citu negribēju runāt. Varbūt ciemos aizbrauc? Šodien nē, es vēlāk aizbraukšu kā citu dienu. Klausies, Ieviņ, nu es redzu, ka tu šodien nesavā ģīmies, un es zinu, ka ir salti ūdeņi aplīta, un viss kārtībā. Jā, nekas viss man ir kārtībā. Labi, varbūt, es maldos. Klausies, izdaram tā, ka tagad ejam vēlreiz, es tev laivu izvizināšu, vai labāk ejam makšķirēt, vai vienkārši ejam nopildēties, davai? Negribu. Ieviņa, izdaram tā. Ja cilvēkam ir slikti, viņam vajag vienkārši parunāt ar otru. Un visu, kā saka, sirdi izkartīt, vieglāk paliks. Kāpēc, lai otram arī ir sūdīgi? Zini, es varu ļoti daudz ko panest īstenībā. Es esmu tāds kā ēzelis. Krāmē virsū, cik gribi. Nu, aiziet. Spītīgs arī es kā ēzelis. Jā, es esmu spītīgs. Nestāstīsi? Nē. Skaties. Tad es te sēdēšu. Kaut vai visi nakti. Kamēr tu nepastāstīsi, kas noticis? Dana par Ediju saka vienu, Fēliks ar Ženju pavisam kaut ko citu. Ko tad? Sezona policija. Ir jāizstāst, kā viss notika. Viņš vienkārši te ienāca, viņš uzbruka tevi, es tevi aizstāvēju. Pagaidi, varbūt viņam rokā vajag ielikt nāzi vai kaut kādu citu. Paklausies priekš kā. Nē, lai redz, ka mums bija jāaizstāvās. Zini, krimināla likumā ir kaut kāds tāds pāns par pieļaujamo robežu pārkāpšanu. Kāds vēl notiesās tevi? Ja tiek policijai, netaisās melot. Nē, es negribu, ka tevi apcietina. Paklausies, viss būs kārtībā. Tā, kas te notiek, ko? Kas te viņš tāds ir, ko? Slikti viņam ir? Nav slikti, viņš beigts ir. Edijs viņu pagrūda. Un... Dana saka, ka es Edijam esmu iepatikusies. Fēliks un Ženja saka, ka viņš vairs mani negrib redzēt. Paga, bet tu gribi ticēt Danai, ja? Jā. Viņa ir viņa māsa, viņa katru dienu satiekas, runājas. Vāc, Ieviņ, bet nu kāpēc Ženai te būtu jāmelo? Un kāpēc gal galā, lai Fēliks tev melotu? Es nezinu. Bet Edijs, viņš arī... Ko tad Edijs? Viņš man noskūpstīja. Man likās, ka viņš ir mani iemīlējies. Kāpēc viņam to nepajautāja uzreiz? Tu taču biji viesnīcā.
Tāpēc, ka es nevaru ar viņu nekur normāli parunāt, visu laiku mūs kāds iztraucē. Tad arī sākām runāt, atnāk Dana. Varbūt man vajag aiziet vēlreiz pie viņa. Ko? Bāc, Ieva! Ko? Tu ko jukus esi? Ja man meitene kāda patikt, es pats pie viņas atnākt. Saprat, nevis gaidīt, kad viņa skries pie manis. Viņš būtu normāls čalis pats atnākt. Tāpēc es domāju, vispār to nevajag pie viņiet. Saprati? Kas viņš tāds ir? Es viņu nepazīstu. Es arī nezinu. Kā pat nojausmas nav, kas viņš varētu būt? Kādas? Nē. Tā. Tagad jūs ejiet abi uz ēdī istabu. Kāpēc? Tu man neuzdod muļķīgs jautājums. Te pagaidi, Olmi ir jāzvan policijai. To izlemšu es. Ejiet un atcerieties uzmanīgi, lai jūs neviens nepamana. Un sēdiet tur tik ilgi, kamēr jūs kāds pasauks, jā. Un atcerieties, manam kabinetam jūs šodien esat bijuši pa tūmā. Pagaidi, Olmi, bet es taču tikai Uzticies, es nokārtošu. Ko tu taisies darīt? Ejiet. Tu tāpat kā Fēliks domā, ka Edijs tikai par mani smējās? Es viņu baigi labi nepazīstu, bet viņš pret tevi reāli, piedod, bet sūdīgi izturējās. Viņš tevi apvainoja un nevienu reizi viena. Tu aizmirsti to. Es to tipu nepazīstu, bet man šī tāda, nepatīk, jā. Es domāju, to vajadzētu paklausīt Fēliksa ieteikumam aizmirst par viņu. Es nesaprotu, Dana pret mani ļoti labi izturējās. Bet, protams, ka labi izturējās. Skaidrs, ka viņa grib savam brālim labu meiteni. Jā, labi, Ieviņa, ejam nopeldēties. Negribu. Tad kaut ko citu pasāksim. Negribi, kaut ko? Negribu, tu nedzirdi, es negribu. Jā, protams, ja Edijs aicinātu, varbūt tu piekristi, jā. Labi. Es būšu tepat viesnīcā, ja kas zvani, skaidrs. Jā, labi. Sarunāts. Āboliņa kungs jums vēstule. Jā? Jā. Sakiet, Jevgeņiju atlaida tādēļ, ka viņi nebija lojāli uz ģimenē? Tā varētu teikt. Es jau to zināju no paša sākuma. Nekas tik briesmīgs jau nav noticis. Jā, tikai viņiem bija paspējis izplatīt baumas par viesnīcas darbiniekiem. Es aizmirsu skarīt tevi. Turēju aizdomās par mēģinājumu aizdedzināt Petersona viesnīcu. Ja, mani gribēja apmelot. Paldies Dievam, tā krimināla lieta ir izbēgta. Ja kāds jautā man, tad man liekas, ka vienkārši kāds pajokoja. Es nespēju noticēt tam, ka es tagad esmu nogalinājis cilvēku. Bet tu padomā, kas varēja notikt ar mani? Bet kāpēc viņš te uzbruka? Es nezinu, varbūt kaut kāds manieks. Bet ja tu viņu pat redzējusi nebija. Es nezinu, varbūt viņš mani ieraudzījis, kaut kur izsakos. Ņem padzeries. Viņš droši vien kaut ko ir uzzinājis par to mūsu viesnīcu, gribēja apzakt. Ak, Dievs, cik labi, ka tu biji. Tagad man būs jārunā ar policiju. Bet viņš ielaudzās mūsu īpašumā. Gribēja nodarīt man pāri, nevar būt, ka viņi to neņem vērā. Vienalga, es jūtos trausmīgi. Man tikai mieru neliek viena doma. Kāpēc Alma mūs aizsūtīja prom? To es arī nesapratu. Nevar būt taču, ka viņa atsauks cilvēkus, lai to līķi aizvāc. Tas būtu pilnīgi stulbi. Ārprāts, kāds taču varēja redzēt, ka viņš ienāk pie mums viesnīcā. Un ja viņš ir pateicis, ka viņš nāk pie mums. Man jau ir zināmas aizdomas, kas to izlo joku ar benzīnkanu varēja izstrādāt. Jā? Un kurš tad? Fēliks Seņkovs. Gribēja pagaitināt veco Petersonu, bet, kad atbrauc policija, nobijās un neatzinās. Ir tā vēstule vai nav? Jā, protams. Palīgā! Palīgā! No kurienes tas bija? No kabineta.
Lifts ir aizņemts. Ejam pa kāpnēm, būs ātrāk. Jā. Sveika, Ieviņ! Zenta! Čau! Ko tu dari? Tev jau šodien nebija jābūt vēl darbā. Nu, es tak nemirklīti nevarēju nociesties. Neieskrējos pie jums. Lai, paldies, ka tu nevienu citu nepieņēmi darbā manā vietā. Citādāk Aivaram vēl tā jaunā darbinieca būtu varējusi iepatikties un mani palūgtu aiziet. Zentiņ, bez tevis viesnīca nav iedomājama. Lai kā man gribas papļāpāt, bet es nedrīkstu. Gunārs aizskrēja uz mājām un es apsolīju pieskatīt kafejnīcu. Signe viena pati netiek galā, jo mazais ik pa brītiņam iečīkst. Jā, zinu, tikko ar viņu runāju pa telefonu. Bet tu man pāris vārdos pastāsti. Nu, pastāsti, kas jums te jauns, kā iet? Pāris vārdos? Esmu galīgi apmūsusi. Ieviņ, ja tu gribi manu padomu, tev man ir jāizstāsta viss, kas un kā. Vakarā, kad satumsīs, iesim abīču čedrīs, mēnesīs šiganiņš, abus mūs sasildīs. Nu, ko tik ātri, ko? Ko ātri? Nu, biju pie Ievas, parunājos viss. Nu, teicu, iesim nopeldēties. Nu, viņa nepiekrita viss. Tu viņai džumpīt piedāvāji? A, kas? Nu jau uzreiz es pirms teicu, nu, izbraucam par laivām, tad teicu, ejam zvejot, un tad teicu, ejam peldēt. Nu, dunduks, ne? Nu, tiešām dunduks. Ko tu zvejot viņai? Nu. Tu būtu puķis paņēmi. Neiedomājos. Nu, bet... O, tu neiedomājies. A, kur es tās puķis rauta? A, kur rauta? Nu, viesnīcā, no Dobītas paplūt, saprot. Uz kafeju jūžņīku aiziet. Pilns ar kātiem. Nu, vestibilā, no Vāžuku paņemt. Dei vispār nevar, nu. Viņi jau domā, ka es esmu tikai draugs, nu aiziet pie viņas ar puķiem. Nu, viņi izmestu man ārā ar visiem lakstiem. Nu, draugs, es tev parādīšu. Tādu draugu parādīšu. Nu, tādu draugu. Klausies, ģitāra sitā nav sitamais instruments. Skaidrs, jā? Nav, jā? Nav. Nu, paskatīsimies, vai ir vai nav. Ome, kas notika? Man uzbruka. Es iesiltu minūti. Es paķēru pirmo, kas man gadījās pieroks, un es bliezu. Viņš beigts? Vai dieviņ? Nu, jūs viņam pa deriņiem iemaucāt. Ir viens vīrietis. Un viņš tev patīk? Jā. Un tu viņam? To es neesmu sapratusi. Ieviņ, es savā mūžā esmu tik daudz aplauzusies, skriedam pakaļ vīriešiem. Ir jāgaida, kamēr vīrietis pats spēr pirmo soli, un tādu skaidru un saprotamu. Lai vēlāk, ja nekas nesanāk, nav tik sāpīgi. Zentiņ, un ja nu viņš nespēr to pirmo soli? Nu, bet tā viņam nav nopietni. Un nav jēgas, ko tu tur lūgsies, ko tu pazemosies. Tāpat nekas nesanāks. Kreņķi vien. Es vienkārši neesmu pieradusi sēdēt un gaidīt. Nu, bet tak nesēdi. Nu, izdomā kādu nopietnu nodarbošanos. Nu, vai arī nenopietnu. Nu, kad tikai nav jāsēž vienai. Aiziet ar draudzeni uz kafejnīcu. Ej pastaigāties gar jūru. Vienalga, Zenta. Jā, tā arī darīšu. Nāc man līdz uz kafejnīcu. Nē, man ir citi plāni jau. Nu, tad es zinu, ko es darīšu. Bet tu pat iedomāties nevari, ko viņa man pateica. Nu, vispār, ja viņa pieļautu domu, ka mēs varētu būt kaut kas vairāk nekā vienkārši draugi, jā, tad viņa tomēr visu nestāstītu. Ko viņa teica? Viņa bučojās ar Ediju. Kad? Nu, es taču to neprasīju, bet skaidrs ir tas, ka viņa ir galīgi sačakarējusies ar to Ediju, bet es esmu viņai vienkārši tukšs gaiss. Puisī, tagad paklausies mani. Kad ierinieks dodas kaujā, viņš nenolaiž rokas. Jācīnās līdz pēdējās izlasē, saproti? Ja neiznāk, ka pirmo reizi iet atkal, ka tā 10-100 reižu, kamēr ierinieks paceļ balto karogu, duj pie ielas, paņem puķis. Skaidrs? Tev ir konkrēts uzdevums, lai viņa aizmirst to tirliņu un atkal sāk smaidīt. Ko tu sēdi? Tā
Tāpēc Jēzus bija pie manis atnācis, tu viņam pavēlēji. Jā, bez dolā. Ome, tev viss kārtībā. Kā tu jūties, Ome? Zvani ātrāk policijai un ātrāk policijai. Tu nedzirdēji, zvani 112, ātri! Apsēdies ārtāk. Sveiki, mums vajadzēja policiju un ātro palīdzību. Uz Maras Spā hotelu. Jā, īpašniecei uzbrukts un ir līķis. Nu, guļ līķis zemē. Jā, un viņai arī galvas trauma. Cik jums gadu ir? Lai viņi ātrāk brauc šurpu. Jā, nu, brauciet šurp, es nezinu, cik viņai. Ej uz vestibilu un sagaidi viņus. Ātri! Ome, tev viss kārtībā. Kā tev nesāp? Kas tev tā par tādu gaudulīgu balsi? Es pati to traumu sev uztaisīju un nosvērījos ar viņa asinīm. Tikko es durvīm pieķēru noklausāmies, un tagad atkal kaut ko perini. Nu, tu taču saskum, vai ne? Un tad? Nu, es gribēju, lai Jāzeps tev nomierina. Zini, kā jūs abi līdzīgi vecumi. Bet viņi tiešām, Feliks bija ļoti par tevi satraucies. Iecieties mierā, paši par sevi uztraucieties, gan es tikšu galā. Pagaidi, Ieva, viņa, stulbi sanāca, negribējām tā labāk. Vai jūs pakaļ, jo? Ko es tev teicu? Par ko? Kā par ko? Līdz pēdējī asins lasai, saproti? Kamēr nebūs izkās balēs karoks, skaidrs! Kas īsti notika? Es nezinu, Edijs kaut kā neveiksmīgi viņu pagrūda. Viņš uzbruka Danai, vismaz tā viņa man teica. Un es negribēju, ka Edijs saistās ar policiju. Viņš kaut ko ne tā pateiks. Vai tu pazīsti to tipu? Es viņu redzēju bārā kopā ar Danu. Kā Dana man teica, ka viņu nepazīst? Viņa melo? Kāpēc? Man šķiet, ka viņš ir Danas mīļākais. Dana viņam deva naudu. Tu viņai to nepajautāji? Pajautāja, viņa, protams, noliedza. Man jau arī tā liekas, ka Dana kaut ko slēpj. Paklausies, ej pasauc tagad Ediju un Danu. Viņi ir Edija istabā. Mums ir jāvienojas, ko teikt policijai. Ātri! Ieva, nu beidz dusmoties. Zini, mēs neko sliktu negribējām. Es nezināju, ka tu esi Feliksa pakalpiņš. Es neesmu Feliksa pakalpiņš. Mēs vienkārši labi saprotamies. Jā, un tad tu viņam piestrādā par izsūtāmo? Es nepiestrādāju. Viņš vienkārši man pateica, ka tev slikti, tev slikts garastāvoklis. Kāpēc tu klausi viņam uz vārda? Bet es atnācu vienkārši, lai tev uzlabotu Omu. Viss. Es domāju, ka tu pie manis atnāci kā mans draugs, ka tu pats to gribēji. Bet es gribēju to, saproti. Es atnācu, tiešām es kā draugs. Feliks atkal aiz durvīm klausās. Ne, viņš neklausās. Ieva, kāpēc tu bāc atkal pārproti? Viņš neklausās. Es pats gribēju. Tad vairs nekādas glābšanas misijas. Skaidrs? Labi, nebūs nekādas glābšanas misijas. Kāpēc to ģitāru paņēmi? Nejauši paķērās līdzi. Nejauši. Spēlēt māki? Nu. Nu, tad uzspēlē. Nu. Labi. Šo gabalu es veltu Ievai Timermanai. Ome, kas tev? Liecies mierā. Es pat to sev iztaisīju. Un tagad klausieties uzmanīgi. Policija mēs teiksim, ka jūs abi bijāt Edija istabā. Es biju šeit. Noziedznieks ienāca un man uzbruka. Kāpēc tev jāuzņemās manu vainu? Kāpēc mums viņiem vispār jāmelo? Tāpēc, ka es tā gribu. Un nerunā man pretī, būs tā, kā es teicu, un nekādu iebildumu. Redzēt, jau negribu. Zins notiņa piebremzē. Citādi tūlīt atnāks mans juris, un tad tu redzēsi. Jā? Viņām drīz būs tik daudz naudas,
Vairāk nekā saprašanas. Nu, saprašanas viņam tiešām nav daudz. Tu neņirgājies par manu vīru tagad. Tavu vīru? Jā. Man liekas jau, ka viņš guļ ar visu, kas kustās, ne? Mums ir brīvas attiecības. Un naudas viņam būs tik daudz, ka viņš varēs visu šito viesnīcu nopirkt ar visām žurkām pagrabā. Ja? Un tad tu no šejienes lidos kā tāds šampaniešu korķis.